Kas sākās kā darba romāns, turpinājās ar uzvarām pār atkarībām un izklaidīgu dzīvi. Kas noveda šo latviešu laulāto pāri no ikdienas IT jomā līdz klosterim Spānijā? Un kā viņi pārdzīvojuši krīzi, kas radās 3,5 kilometru attālumā vienam no otra 3 mēnešu ilgumā. Un ko Valdis un Aiga Ozoli iemācījās par laulību, dzīvojot vienkāršībā un pazemībā? Mēs esam aicinājuši viņus uz sarunu īsajā laikā, kad viņi apciemo Latviju, lai drīz atkal dotos atpakaļ uz Spāniju. Skatāmies! Mēs šodien esam tikšanās reizē ar brīnišķīgu pāri, ar Valdu un Aigu Ozoliem, un pāris no Latvijas. Cik interesanti, jūs esat aprecējušies Latvijā, bet jūs šajā brīdī burtiski esat kā tādi ciemiņi Latvijā. Kā tas nākas? Mēs uz doto mirkli esam ieradušies Latvijā ciemos, tieši tā, uz 2 mēnešiem, bet mēs tagad veselu, jau kā gadu dzīvojam. Patiesībā sakot, jā, dzīvojam, bet bijām aizbraukuši uz Spāniju, uz Saragosu, un mēs dzīvojam kartūziešu klosterī 16. gadsimta. Īstā klosterī. Īstā klosterī. 500 gadu senā celtnē. 500 gadu vecā senā celtnē, kurā ir dzīvojuši īsti kartūziešu mūki, kas ir viens no visstingrākajiem ordeņiem katoļu baznīcā, kur šie mūki, kas dzīvoja šajā klosterī, viņi savā starpā netikās, nerunāja, viņi dzīvoja pilnīgā nošķirtībā un lūdza visu laiku Dievu. Un tad jūs aizbraucāt uz turieni arī, lai savā starpā netiktos un nošķirtos? Mēs kā ģimene dzīvojam tādā mūku cēlē, tur ir vairākas ģimenes no visas pasaules valstīm sabraukušas. Mēs aizbraucām uz formāciju. Principā bija tā, ka katru darbdienas rītu mums bija lekcijas, mēs gājām uz lekcijām, bērni brauca uz skolu, un tad pēcpusdienās bija kādas kalpošanas. Kas jūs noveda? Ja skatāmies kartē Latvija, Spānija, tas ir lejā, kas jūs noveda burtiski līdz Spānijas klosterim? Kā ģimeni, kā laulāt pāri? Mēs esam kopienā Šemenef, un šis klosteris ir viens no Šemenef formācijas centriem. Tādi ir vairāki, viņi ir Āfrikā, ir Spānijā, ir Francijā. Spānijā ir aicināts tieši ģimenes. Jā. Francijā varbūt vairāk tur ir kādi celibātoriem vai priesteriem vai vienkārši individuāli cilvēkiem, bet Spānijā šeit ir ļoti piemēroti ģimenēm. Jā. Un mēs vienkārši saņēmām lūkšanās, saņēmām aicinājumu, ka mums ir jābrauc. Un tāpēc mēs esam tur. Bet tā braukšana un tā būšana uz vietas nenozīmē, ka jūs tur atpūšaties. Un vēl ir noteikti jāpasaka, jums ir bērni. Jā, mums ir 2 meitas, 12, 14 gadu vecas. Un arī viņas dzīvo kopā ar jums šajā te... Jā, viņas dzīvo klosterī. Pa dienu, kamēr mums ir mācības, viņas brauc uz publisko skolu Spānijā. Bet pēcpusdienās vakaros viņām arī ir savs ritms, savi pasākumi, bērnu svētbrīži vai mazās grupas vai brālības, atbilstoši vecumiem, nodarbības dažādas un viņu komunicēšana un tāda arī savā ziņā formēšana. Jā. Un patiesībā mēs to klosteri gribēju braukt jau pirms 8 gadiem, kas tikko uzzināja, kad ir tāda iespēja, jo bija kādas ģimenes no Latvijas atbraukušas atpakaļ. Un es teicu, braucam. Un Valdis tā, tā trokā. Un ka viņam bija svarīgi to karjeru, darbu, māju, stabilitāti, bērnus audzināt. Un tad es gaidīju. Es piekāpos, un tad gadi gāja. Un tad Valdis vienā vasarā piedzīvoja ģimenē kādus smagākus notikumus. Un tad vasarā tajā kopienas tikšanā viņš paziņoja no rīta, mēs varam braukt, mēs brauksim. Un es biju tādā šokā, es domāju, kā, varbūt mums jāparunā par to, kad abiem. Bet nē, ka viņš pasaka, mēs brauksim, un es domāju, un tad es iespītāju, es domāju, nē, es 8 gadu gaidīju, es vairs negribu braukt. Un tad mums tur bija tāda ceļš, kamēr mēs... Dialogs bija jūs starpā. Bija, jā. Pastāstiet vairāk par šo dialogu, kas bija tie notikumi, kur dēļ
tu vīrs piekriti, ka ģimene jāvada uz klosteri? Tie notikumi bija tādi, kad, protams, mēs Aiga visu laiku par šo ideju runāja, un man likās, ka tas ir pilnīgi crazy, kaut kas ne no šīs pasaules. Es vienkārši savā prātā nevarēju saprast, kā to vispār ir iespējams izdarīt. Paņemt uz 1 gadu, aizbraukt kaut kur prom. Mums taču ir kredīti, mums taču ir viss un tā tālāk. Mums ir dzīve, mums ir darbs, mums ir māja. Viss mums ir atbildības. Un tev vienkārši uz gadu aizbraukt prom. Bet kopienas vasaras sesijā kādā vakarā, kad bija dalīšanās, kur kādi brāļi un māsas, kuri bija ļoti ilgus gadus nodzīvojuši Francijā, ikonogrāfi, arī kopienieši, viņiem bija liecība. Un es īsi pirms šīs viņu liecības saņēmu tādu ziņu, ka man viens no brālēniem, mēs nebijām ļoti tuvu. Mēs, kad augām, tad mēs satikāmies daudz un tā tālāk, bērnības kopā. Bet tajā mirklī tagad visiem ir ģimenes un mēs tik bieži nesatiekamies, bet es saņēmu ziņu tādu, ka šis brālēns bija aizgājis bojā auto avārijā. Un tas man vienkārši pilnīgi kaut kā tā izsit ārā no tādas ierindas, kad es sajūtos to, cik tā dzīve ir trausla. Un es patiešām sajūtos pie tā, ka es esmu pieķēries kaut kādām lietām un mantām, kurām ir pilnīgi nav nekāda nozīme. Viņām nav nekāda nozīme. Mēs varam vienkārši vienā mirklī var notikt auto avārija un tur aiziet no dzīves. Un ko tu darīsi ar tām mantām? Ko tu darīsi ar tām karjerām? Tas ir mazsvarīgi. Un es sapratu, braucam. Vienkārši braucam. Mēģināsim, domāsim, kā to visu īstenot, bet vienkārši braucam. Un to es arī pateicu Aigai. Tas bija tāds ļoti personisks un dziļš pārdzīvojums un piedzīvojums, kurās vienkārši citreiz man ir bijis daudzreiz dzīvē tā, kad es esmu sajūtis tādu dievu tūmu un dievu uzrunāšanu, un es kaut kādas lietas varu tā pieņemt lēmumu. Jo esmu tādā pārliecībā bijis no tāda dieva pieskāriena, kad man nav vienkārši vairs jautājumu. Un tas notika arī toreiz tur. Es vienkārši sajūtu, kad Dievs saka, braucam. Jā, man liekas, tas arī dod tā sajūta, ka dzīve var nebūt līdz 90 gadiem. Man ik pa laikam ir bijušas kādas veselības problēmas, un tas dod sajūtu, ka es negribu atlikt tās lietas. Es gribu dzīvot šodien. Dzīvot tos sapņus, kas ir, un es gribu dzīvot šodien. Un tāpēc arī, jā, protams, mēs varam atlikt, ka bērni izaugs vai kaut kā, bet patiesībā šis ir tāds pēdējais laiks, kad mēs visi ģimene to varam piedzīvot kopā, jo meitenēm jau 11 gadi, un viņas aizvien vairāk un vairāk atdalās no ģimenes, un kad mēs kā ģimene varam formēties un tādā brīnišķīgā vidē, un tas liekas ļoti bagāti. Jums tā ir brīnišķīga vide. Kādam no malas cilvēkam var likties, ka viens no sapņiem, ko gribas piedzīvot ar ģimeni, ir aizbraukt jau uz Spāniju vai uz kādu citu atpūsties. Bet jums jau tā nenozīmē, ja es pareizi saprotu, priekš jums, kā priekš ģimenes ar 2 meitām, tā jau nav atpūta. Tā ir kalpošana, tā to var teikt, tā ir misija, ka jūs tā kā aizbraucat uz gadu misijā, un tas ir jūsu sapnis bijis. Jā. Pirmais gads bija tā, ka pusdienu bija tomēr tāds mācības, bija izglītošanās, bija dažādi pasniedzēji no Francijas pārsvarā, franču valodā, ar tulkojumu uz angļu valodu. Un tā bija tāda izglītošanās mums arī, bet tā otrdienas daļa vairāk bija tāda, bija kalpošana. Un tagad pēc vasaras mēs brauksim tikai uz kalpošanu, ka mēs šo mācību ciklu esam izgājuši, mēs būsim kalpošanā, lai... Ko jūs darīsiet? Es būšu... Pagaidām ir tā, ka es būšu atbildīga par bērnu dārzu klosterī. Būs 8 bērniņi no dažādām valstīm, bet uz 8 bērniņiem mēs būsim 4 pieaugušie. Tad, tad pieskatīšu bērniņus pusdienu. Un ko vīrs var darīt? Es būšu intendancē. Un tas ir? Tas ir ēdiena sagāde un tā tālāk. Ēdiena virtuves menedžments un tā. Vismaz tāds. Tas nozīmē, ka laicīgais darbs ir nolikts malā? Uz doto mirkli, jā. Par
kopienas darbu, ka jūs kā ģimene esat aizbraukuši tur kalpot, dzīvot, pilnībā izmainījāt savu tādu ikdienu. Es to saklausu kā atrisinājumu. Atrisinājumu tad jautājums ir tieši kam? Tas bija tieši tava tuvinieka, šī negaidītā aiziešana, vai kas tev lika pieņemt tādu galīgo lēmumu, vai ir bijuši vēl kādi izaicinājumi, pārbaudījumi tieši jūsu laulībā, attiecībās, kuru dēļ šis risinājums ir atrasts? Atrisinājums, es gluži neteiktu, ka tas ir tāds atrisinājums. Es vairāk teiktu, ka tas ir piedzīvojums. Tas ir piedzīvojums. Tas ir izkāpšana ārā no savas komforta zonas. Tā ir mācīšanās dzīvot pazemībā, vienkāršībā. Tā ir. Tu pat nevar iedomāties, cik tas ir fantastiski apzināties, ka tev nav nekādu kredītu, ka tu esi brīvs kā putns. Man tā viena no tādām fantastiskām sajūtām, ko es nebiju piedzīvojis ļoti ilgus laikus, kad visi tie kredīti un visa tā laicīgā dzīve un tas vāveres ritenis, kurā mēs atrodamies, viņš tā kā stāv tā kā tāds cirvis virs tavas galvas, kurš nedod Dievs, tu apstāsies kritīs. Ja? Protams, mēs daudz ko esam darījuši, mums nācās atbrīvoties pilnīgi no visa, lai aizbrauktu reāli uz gadu prom. Un tas ir vienkārši fantastiska sajūta, ka tev nav vairs tāda kredīta vai tāda, nezinu, cirvja virs tavas galvas. Tev kā sievietē tas bija tā viegli, jo it kā jau savā ziņā jūs zināt, ka tur būs droša vide. 500 gadus sena vēsture, tā kā cilvēki tur ir dzīvojuši, izdzīvojuši un tā. Bet tu saproti, ka tu tūlīt būsi viens solis, viens lidojums, ja, un tu būsi kaut kādā pilnīgi nezināmajā. Tev bija viegli? Nebija gan. Man bija ļoti grūti. Man visgrūtāk bija tikt vaļā no māju. Atvadīties no tās mājas, no tā nama, no tā dārza, kurš bija stādījis ķiršus un ābeles. Atvadīties, jūs pārdevāt? Mēs pārdevām visu to, jā, un krāmēt koferus tā ziņā, kā izkrāmēt to namu. Tas bija ļoti grūti. Es raudāju un pārdzīvoju, bet tāpat laikā man bija arī tā labā sajūta, ka mēs šo namu pārdevām foršai ģimenei, kur ir bērniņš tādā vecumā, kā mēs aizgājām uz to namu, ka liekas, ka tam namam ir turpinājums un ka tas neaiziet nezudībā, bet ka tas ir tādā foršās rokās un ka Dievs man to ābeļu vietā dod olīvu kokus un ķiršu vietā mandeļu ziedus. Tā kā man liekas, ka tas man tā mierina. Vai jūs sevi redzat? Atgriežamies Latvijā. Pielādēts jautājums. Mēs redzam savā ziņā. Jā, mēs redzam, bet es kaut kā tā neiesprāgstu. Uz šo jautājumu, uz doto mirkli mēs it kā no vienas puses domājam, bet tajā pašā laikā liekas, ka tas vēl ir tā, mēs aizbrauksim tagad līdz nākamā gada jūlijam prom. Un atgriezīsimies nākamgad jūlijā sākumā Latvijā. To mēs viennozīmīgi darīsim, bet ko mēs darīsim tālāk, mēs pagaidām nezinām. Un tas ir arī viens no tiem jautājumiem, kas mani kā vīrieti, ko es esmu mācījies šī gada laikā un kas man ļoti lielu tādu klupšanas akmens bija un visu laiku jautājumi bija tas, ka tā uzticība Dievam, ka viņš parūpēsies, ka viņš zina, ko viņš dara, ka viņš zina, kur ved, un mums ir vienkārši jāseko. Protams, nevajag to nonievelēt līdz tādai situācijai, ka varbūt no sērijas es tur tagad vispār neko nedarīšu, un lai Dievs izdomā, un tad jau man Dievs par manīm parūpēsies. Nē, mums ir jādara, bet mums ir jādara un jālūdzas par to. Mums ir pirms lēmumu pieņemšanas ir jālūdzas un jāmēģina saprast to, vai tā ir Dieva griba. Tik vienkārši.
Izklausās vienkārši. Bet tas ir tas, ko Ignācijs arī saka, kad pirms katra lēmuma ir jālūdzās un jāmeditē ar šo lēmumu. Un lēmumus kaut kādus lielus nedrīkst pieņemt tādā garīga pacēluma vai morāla pagrumuma brīžos. Jo tad tu pieņem, teiksim, tādus neapdomātus lēmumus, kuri balstīti uz kaut kādām nerealistiskām situācijām, bet pieņem viņus tad, kad tu esi miera stāvoklī. Jūs kā vīrs un sieva, ko jūs esat ieguvuši caur šo pieredzi tādu, kas jums nebija līdz tam? Tagad mēs esam katru dienu kopā. Mēs katru dienu ejam kopā uz lekcijām, katru dienu ejam kopā. Labi, katram bišķiņ savu tā kalpošana, bet tur ļoti rūpējas par ģimenēm, tur ļoti rūpējas par pāri. Katru pirmdienas vakaru ir pāri vakari. Un tad mēs ejam, visi pāriet, bērniem vajadzētu jau gulēt, mazākie guļ, lielākie vienkārši ir. Un tad mēs ejam, mums tiek dots kāds uzdevums, kāda liecība izstāstīta, un tad mēs ejam runāties par šo tēmu, vai pildīt šo uzdevumu, vai kas kuro reizi. Un mēs kā pāris arī esam piedzīvojuši tādu pāra anamnēzi, 5 dienu garu rekolekciju ciklu. Bet tieši uz pāri. Ko tas nozīmē? Tie ir praktiski. Tad ir divi svešvārdi, kurus man liekas, vajag izskaidrot. Gan anamnēze, gan rekolekcija. 5 dienas es sapratu. Ko jūs darat 5 dienas? Rekolekcijas tas ir principā, tu nošķiries no laicīgās dzīves. Tāpatām arī, teiksim, tas rekolekcijas var piedzīvot arī Latvijā, bet tās ir pārsvarā individuālās rekolekcijas, kur tu pēc būtības nošķiries no tavas laicīgās dzīves, no taviem laicīgajiem pienākumiem, ikdienas rutīnas, par tevi parūpējas, lai tu varētu veltīt laiku Dievam. Lai tu varētu lūgties, lai tu varētu saņemt kaut kādus sev svarīgus atbildes. Un šeit tas vairāk ir nevis tā kā vērsts uz tas, ko mēs piedzīvojām, tas bija nevis tā kā vairāk vērsts uz tevi individuāli. Jā, protams, uz tevi individuāli arī, bet tā kā pārī. Jo klusuma rekolekcijas individuāli, pat ja pāris ir aizbraucis uz vienām klusuma rekolekcijām, tur tiek aicināti viņi nesarunāties savā starpā, viņi varbūt dzīvot dažādās numuriņos, piemēram, vai istabās, nedzīvo kopā, jo viņi vairāk balstās uz sevi, bet šeit tā kā vairāk balstīties uz tādu dziedināšanu kopā pārī. Atskatīties uz mūsu kā pāra pagājušiem jau gadiem, un ja ir kāda sāpīga lieta, par ko ir jālūdz, vai kas ir jārisina, vai par ko mums tiešām jālūdz Dievs pēc žēlstības, par to dziedināšanu, tad to arī risināt. Es saprotu, ka, kad mēs sarunājamies ar Dievu, tad tas paliek pārsvarā starp mums un Dievu, un tālāk ne. Bet es tomēr gribu dzirdēt no jums, kas bija tās lietas, ko jūs nesāt Dievu priekšā kā laulāts pāris. Ja jums raidījums ir par krīzēm, laulībā un iziešanu no tām, tad jūs devāties uz 500 gadu vēsturi piedzīvojušu ēku, nošķīrāties, un ko jūs spējāt atrisināt savās attiecībās tajā procesā? Principā tas bija šī anamnēzes 5 dienu rekolekcijas mums bija pēc tādas sāpīgas nošķirtības vienam no otra 2 mēnešu garumā, jo Ziemassvētkos mēs bijām atbraukuši uz Latviju, un es aizgāju pie kādiem ārstiem, man atklājās veselības problēmas, un Valdis ar meitenēm aizbrauc atpakaļ janvāras pašā sākumā, jo meitenēm līdz skola sāksies un tā, un es domāju, es tur ātri atrisināšu un pievienošos. Jā, jo taču tur nekas traks. Un tad tas viss ļoti ievilkās. Tur bija no ārsta pie ārsta, no izmeklējuma pie izmeklējuma, un tās diagnozes, kas tur grozījās, bija ļoti dramatiskas, un tās emocijas, kas bija tādas smagas. Un tur bija gan bailes, gan dusmas, gan netaisnība, gan
ļoti smagi, un vēl pie tam nošķirtība man no ģimenes. Man ģimene vienmēr ir bijusi man lielākā bagātība manā dzīvē, un tagad mans resurs, un tagad man viņš tiek atņemts nost, un man ir vienai jāpaliek šeit augstā slapjā Latvijā ar šausmīgām diagnozēm un jācīnās, un ne tikai ejot tos izmeklējumus, bet ar savām emocijām un bailēm. Un Valdis bija ar meitenēm tur Spānijā, saulainajā, tādā kokoniņā, kur par viņiem rūpējas, kur ir garīgā pavadība, kur ir misas katru dienu lūkšanas un brālības un brāļa māsu atbalsts un viss tur. Un es jutos tāda viena pamesta, un tas bija ļoti grūts posms. Un, jā, mēs atsvešanājāmies šo mēnešu laikā. Mēs mēģinājām sazvanīties katru dienu, bet tas bija grūti. Tu telefonā nevar izrunāt to, ko skatoties uz dzīvu cilvēku. Jā, tāpat nav ko izrunāt. Tur ir tas siltums, tuvība, plecs, atbalsts bez vārdiem. Kāpēc jūs pieņēmāt tādu lēmumu? Kāpēc nebija divi varianti? Vai tu brauc pie turienes ārstiem, vai arī vīrs ar meitām ir šeit, Slapjā, Latvijā? Kāpēc jūs tādu lēmumu pieņēmāt? Tāpēc, ka meitām bija jāiet uz skolu. Un viņām tomēr tā ir pārējai uz spāņu skolu, tur tomēr vajag ieguldīt papildus slodzi, papildus mācīšanos. Un es nekad nedomāju, ka cilvēks 3 mēnešus. Man katru nedēļu no nedēļas likās, tad šito vēl, un tad jau gan. Labi, tagad vēl kaut kāds izmeklējums. Tad šito, un tad jau gan es braukšu. Un nedēļu aiz nedēļas. Ja es būtu zinājis 3 mēnešus, tad mēs noteikti savādāk to būtu risinājuši. Bet tas bija katru nedēļu, tas pārcēlās. Un man nebija zināms, ka tas būs 2 mēnešus. Man likās vispār 2-3 nedēļas. Un viss kārtībā. Es taču šeit esmu latviešu valodā, kāpēc man jābrauc spāņu ārstiem. Tur es tepatās. Viss kārtībā, ātri atrisināšu un braukšu. Bet nē, tas viss ļoti, ļoti ievilkās. Un tas bija tāds milzīgs pārdzīvojums mūsu ģimenē, jo mēs atsvešanājāmies kā pāris. Es jūtu, ka ar meitām atsvešanos, kas bija ļoti sāpīgi. Un kad man likās, ka viņi dzīvo tur savu dzīvi, un es šeit savu dzīvi. Tas tik ātri var notikt tā atsvešanāšanās. Jā, tāpēc, ka tie notikumi bija diezgan dramatiski, un ja notikumi ir dramatiski un intensīvi, tad tas laiks šķiet, viņš ir bagātīgs ar piedzīvoto, un tad tā atsvešanās ir diezgan ātri. Un, tas bija tāds traumatizējuši, un pēc tam kopienas atbildīgie mūsu garīgā pavadītāji, viņi redzēja, ka mums kā pārim šis ir nepieciešams, un mēs gājām šo anamnēzi. Tad beigās tāds diezgan slasts jums abiem diviem tas sanāk. Tu esi iestrēgus Latvijā, un es arī tevi neapskaužu. Tu esi tajā galā, tev ir meitas uz taviem pleciem, ja? Un kā tu tiki galā ar to laiku? Zini kā, man tā liekas, ka tur citreiz atšķirās tā vīriešu un sieviešu tas domāšana, kādā veidā viņi uztver lietas un tā tālāk, kas man arī bija ļoti liels tāds. Mēs centāmies katru reizi sazvanīties un runāt un tā tālāk, un tad mums vīriešiem vienmēr ir tā vēlme kaut ko atrisināt. Ir problēma, vai risinām, ja? Ir problēma, risinām. Mēģinam viņu risināt kaut kādā veidā. Un tu vienkārši saproti to, ka tu nevari viņu atrisināt. Pirmām kārtām, tavos spēkos nav nekādā veidā ietekmēt šo visu veselības, šo situāciju ar veselību. Tu to nevari vienkārši atrisināt. Otrām kārtām, tu esi 3500 km prom, un tu nevari būt blakus un uzklausīt. Un, protams, daudz ko palīdzēja palīdz tas, ka lūkšana, mana personīgā lūkšana, manas personīgās attiecības ar Dievu un tā tālāk, un atzīt Dievam, vienkārši Dievs, es šo nevaru atrisināt. Es esmu šeit mazs un bezspēcīgs. Atzīt savu nevarību viņa priekšā un padoties Dievam un ļaut, lai viņš darbojās. Un tas man tā liekas, ka bija tas, kas man personīgi palīdzēja iet šim visiem 3 mēnešiem no dienas uz dienu cauri.
atzīties un lūgties arī pirms katras sazvanīšanās ar Aigu vismaz mazu lūgšanu uztaisīt par to, lai Dievs man dod tos pareizos vārdus, kā ar viņu runāt un tā tālāk. Jo es būšu atklāts, tās sarunas bija smagas un nevienmēr viņas vienu dienu viņas beidzās uz kaut kādas labas nots, otru dienu viņas beidzās ar pilnīga katastrofa. Valdi, vai tev bija viegli, vai vispār to darīji, un ja darīji, tad vai bija viegli tev atzīt Aigai savu šo te nespēcību, esot tos 3500 kilometrus projām? Man vienmēr to ir grūti izdarīt. Man tā liekas, ka vīriešiem tas ir mēs esam pieraduši. Tas ir arī varbūt kaut kādā ziņā tāda vīrieša loma un tā tālāk. Viņiem ir vienmēr jābūt noderīgiem, viņiem ir jābūt vienmēr jāspēj kaut ko risināt un tā tālāk. Un man tā liekas, ka vienmēr ir ļoti grūti vīrietim atzīt to, ka viņš ir kaut ko nav spējīgs izdarīt. Vispār tas ir, man liekas, tik ļoti spēcīgi. Man liekas, ka mums sievietēm ir spēcīgi dzirdēt to, ka tas ir tā nepierasti. Bet tajā pat laikā spēcīgi dzirdēt, ka vīrietis spēja pateikt to, ka viņš kaut kādā punktā ir kapitulējis vai kaut kādā punktā viņam pietrūkst un viņam vajag to, ko viņš var saņemt tikai no Dieva, ko Dievs var iedot. Tas ir tā ļoti, ļoti spēcīgi. Un mūsdienu sabiedrība, man liekas, ir tā, ka viņa negaida tādas atbildes, jo ka vīrietim ir jābūt visu laiku ar tām pareizajām atbildēm vai es būšu godīga, man liekas, es nezinu, kā tev ir, bet nav tā, ka mums sievām, ka mums gribētu dzirdēt tos atrisinājumu vārdus. Tā kā tu teici, ka jūsos vīros ir iekšā tas, kad gribās dot to risinājumu un to atbildi, bet mums savukārt tik ļoti gribās sadzirdēt to. Ja, piemēram, ir tā problēma, tad tu tajā telefona galā gribēji dzirdēt, ka ir risinājums. Pēc 5 minūtēm būs tas risinājums. Jā, es gribēju dzirdēt, man bija izmisīgi vajadzīgs šis atbalsts emocionālais un ja pat tās praktiskās lietas man ļoti milzīgu atbalstu sniedza draudze un draudzes draudzenes, kā es saucu, tāds vairākas draudzenes, kas man bija turpat blakus, kad es tikos un gāju un arī praktiski palīdzēja un arī māsa. Bet man gribējās šīs sarunas, šo emocionālo atbalstu un varbūt reizēm Valdis tik labi nevarēja izteikties, kā es sagaidīju, jo es pat arī nezināju, ko sagaidu. Es zinu, ka man vajag atbalstu, bet es jau nezinu tos vārdus, kādus man vajag. Es zinu, ka man vajag, bet ne. Un tad, ja viņš vismaz nav blakus fiziski vai ar to stipro plecu vai nezinu, silto roku uz pleca, tad vismaz vārdos, un tas bija ļoti grūti, jā. Pastāstiet par šo atkal satikšanās brīdi, posmu, un jums tādā, patiesību sakot, tur bija tie 3 mēneši prom, 3 mēneši nošķirtībā, un šo 3 mēnešu laikā bija viens tāds arī crazy gadījums, kad vienā tādā lūkšanā garīgā pavadībā es jau biju domājis, varbūt man jāizbrauc pie tās Aigas ciemos. Un es viņai to biju teicis pa telefonu. Varbūt es aizbraukšu pie tevis un tā tālāk sakārtošu visu, un tad tā tālāk atbraukšu, vienkārši pabūsim kopā. Un Aiga vienmēr teica, nē. Jā, meitene tāda parūpējās. Jā, parūpējās, un es tad tā arī Aigai pilnīgi nevienu vārdu nesakot. Vienā otrdienas rītā iesēdos mašīnā, aizbraucu uz Barcelonu, iesēdos lidmašīnā, aizlidoju uz Latviju un braucu pie Aigas vecākiem uz laukiem, jo viņi bija tieši tur. Kāreiz bija putenis vēl liels. Tā likās, ko es daru vispār. Un tā es arī ierados pie viņas. Un Aigas nē, tad kā man izklausās, tas bija tas nē, kas tiek pateikts, vai tev kaut ko uzdāvināt sieviešu dienā? Nē, pamēģini uzdāvināt. Tā gluži nebija. Man bija tā sajūta, ka es esmu bijusi cilvēks, jātiek galā sev pašai, bet meitenēm vajag tēvu vairāk nekā man vīru. Man bija ļoti tā kā bailīgi, ne bailīgi, bet es negribēju, ka viņas paliek vienas svešā zemē, bez neviena vecāka. Mēs abi esam šeit, un viņi tur,
Jā, es zināju, ka tur brīnišķīgi franču ģimene parūpējas par viņiem un foršais priesteris, un viņi tiešām mums foršas attiecības labas, bet kaut kā bija tā, tā vai tā drošāk, ka tas valdis ir ar savām mūsu meitām, un ka tur, un tad viņš atbrauca, un es biju dusmīga pirmais. Es domāju, ieveļās ziemā, tumšau, kas tas ir? Es varu šokā, es domāju, kas tas te ir? Es saku, ko tu te dari? Es saku, tev viss, tu tūlīt ar nākošu reizi lido atpakaļ pie meitām. Nē, kas tas? Un tad, bet tas mījās arī ar tādu, vai cik forši, ka tu atbrauc. Bet tu skaļi nepateici Nē, uzreiz. es teicu, pēc tam pirmais man likās, ka nē, tur jābūt pie meitām, tā nevar, un tas ir bezatbildīgi, kā tas tagad ir, un kas mēs tagad abi divi šeit, viņas ir tur, un viņš bija plānojis tā kā uz nedēļu palikt, sagaidīt to pavadīt man līdz operācijai, un to pirmās dienas atkopties, palīdzēt, un es jau gan biju sārunājis un tā, bet, pirmais bija dosmīgi, bet tā pašā laikā arī ļoti priecīgi, un likās, tā likās, ka kaut kādus miljonus gadus nebūtu tikušies. Tā sajūta. Bet tas bija labi, ja, ka valdes atbrauc. Beigās bija labi, jā. Jūs daudz stāstat par šo katoļu kopienu, bet es saprotu, ka jūs paši neesat katoļu konfesijā, bet jūs esat luterāņi. Jā. Jūs esat luterāņi, kas draudzējās ar katoļiem, ja? Un ir šajā pareizi saprot, ja? Jā. Mēs esam Ikšķilas luterāņu draudzē. Jā. Jā. Varbūt jūs tur arī iepazināties? Nē, mēs tur neiepazināmies. Mūsu attiecības sākās kā darba romāns. Mums strādājām vienā uzņēmumā kopā, vienā projektā kopā, un tad mēs viens otrā ieskatījāmies. Un jums kopīgais tātad tajā laikā, kad jūs iepazināties, bija darbs, projekts un šī profesionālā sfēra, ticība? Ar ticību ir tā, ka mana ģimene nav kristīga. Viņa ir ļoti tālu no Dieva. Jā, un tu pats tajā laikā, kad es pats tajā laikā arī biju ļoti tālu. 3,5 kilometru attālumā. Droši vien, jā, apmēram tā. Man bija tās klišejiskās padomju savienības domāšana, kad Dievs ir izdomāts vājiem cilvēkiem, lai viņus pakļautu UTT, kas bija. Un reāli caur aigu es arī nācu pie Kristus. Es savu ticību uzskatu, ka es saņēmusi no vecmāmiņām. Viena vecmāmiņa man nokristīja katoļu baznīcā pa kluso vecākiem nezinot, un otra pēc tam nokristīja luterāņu baznīcā tā, lai kārtīgi ir. Dubultā. Jā, ekumenisms jau ir no bērnības. No bērnības, jā. Skaidrs, ka tā atbilde. Jā. Un tad mēs... Bet tad kaut kādos jauniešu gados es biju pagājusi no kristietības, jo bija kādas personiskas sāpīgas pieredzes, kas man likās, kāpēc Dievs tā pieļauj, un tad es attālinājos no tā. Un man bija bijušas kādas arī tādas attiecības neveselīgas pirms laulības, un kuras piedzīvojot tās, es nonācu tādā diezgan depresīvā, skumjā vietā, ka es sapratu, ka es tā vairs negribu. Un tad es saucu uz Dievu, es lūdzu, es atgriezos pie lūkšanas, un es lūdzu, patiesībā es lūdzu par savu vīru konkrētas īpašības, konkrētas lietas. Un tad pēc kaut kāda laika, pēc kāda laika jau esot attiecībās valdes atskārtu, kad viņā ir tās lietas. Ka tas ir tas sarakstīns. Ka tur ir tā Dieva pāraudzība, Dieva vadība, ka viņš mūs ir savedis kopā. Ka tas ir tas mans cilvēks. Tur ir sarakstīns. Protams, tur bija vēl kādas komplektā nāk kaut kādas lietas, ko es nebiju iedomājusies. Un cik labi, ka ir, jā. Vai arī varbūt varētu arī tās nebūt, jā, vai kaut kāds tā, bet tas ir mans cilvēks. Bet to var izmainīt visu, vai ne? Taču sieva var izmainīt vīru, ka viņa pamanā tās lietas. Sieva nevar. Nevar. Sievas cer, ka vīri mainīsies. Bet varbūt, ka nevajag mainīt, jā. Jā, un tur arī mēs nonākam pie tā stāsta, kad mūsu pirmā meita piedzima tad, kad mēs vēl nebijām laulībā. Es vēl biju ļoti tālu no Dieva. Un bērns ir pirmais piedzimis un tā tālāk. Es atbildīgs vīrietis. Jāprec sieva.
sieviete. Protams, es viņu bildināju un tā tālāk, un tad pēc kaut kāda laika mēs vēlējāmies laulāties, un tad mēs ar Aigu runājām par to. Un viņa man pateica vienkārši, es tevi tikai un vienīgi precēšu baznīcā. Oh. Viss. Ja tu gribi mani precēt, tad tikai un vienīgi baznīcā. Tad man nācās iet visas iesvētes, kristības un visu pārējo. Un tu gribēji viņu kā zobu sāpes, jā, tajā brīdī? Īsti nebija kā zobu sāpes, bet protams, es pretojos tam visam. Man likās, kam man tas vajadzīgs un tā tālāk. Priekš manīm tās visas iesvētes kurs bija vairāk vai mazāk tā, kad man likās, ka mēs tur tā baigi forši ar mācītāju aizgājām, pārunājām pa visādām lietām, un tad mēs arī nokristījos, iesvētījos, salauzājāmies baznīcā, un ar to man bija viss pietiek. Mans mērķis izpildīts, vairāk uz baznīcu nav jāiet. Projekts noslēdzies. Jā, projekts noslēdzies, viss punkts. Jā, tur arī sākās mums kaut kāda tāda šķelšanās. Pirmā arī viena no pirmajām, ka es biju ļoti aktīvi draudzēs, svētdienas skoliņā kalpoju. Mēs gājām, braucām ar tām draudzenēm uz visādiem svētdienas skolas pārsākumiem, tur uz izglītošanos, uz mācīšanos, uz formēšanos, uz kaut ko. Un mēs atbrauc tik apgaroti, priecīgi, un skatos vēl sēž tiem maziem bērniem saguris, tā kā jau galīgi jau apnikts viņam tur tajā mājā ar tiem bērniem. Un tad es sapratu, nē, kaut kas nav kārtībā, ka šī brīnišķīgā lieta mūs šķeļ. Kad es eju, un viņš ir tur, paliek, un kad tas mūs kaut kā šķeļ, un ka tas nav labi, es domāju, nē, ka noteikti kaut kā baznīcā ir jābūt kaut kam, kas ir paredzēts, kur mēs abi varam darīt. Es vienkārši meklēju, es atradu šo laulāto tikšanās, es atradu Ģertrūdes vakarus, un es atradu Kānu. Un tad viss tā pirmais tīri kalendārā iekrita šie laulāto weekends, tur mēs aizgājām. Tad mēs pēc tam izgājām tos Ģertrūdes pārvakarus, kas bija vairāk vakars, neatceros cik. Un tad pēc tam vasarā bija Kānas nedēļa, kur mēs uzsākām, un tur tad mēs arī palikām. Tur mēs arī iepazināmies ar kopienu. Un tu pamanīji, kurā brīdī vīrā vai vīra sirdī notika tāds kaut kāds apgrieziens? Tas patiesībā bija katrs mazs solītis ar to pašu laulātos, kāda liecība, kas bija dzirdēta, vai kādos vakaros ģertrūdētajos pārvakaros. Tie bija vairāki mazi solīši viens pēc otra. Tev kaut kas mainījās tavos priekšstatos par laulību? Es domāju, ka jā. Tāpēc, kad kā jau Aiga teica, kad katrs šis pasākums, lai arī sākumā viņiem ļoti pretojos, braukt uz viņiem, bet katrs viņš mani kaut kādā ziņā mainīja un veda pretī Kristumu. Un man tā liekas, ka manī mainījās tas, kas mūsdienu kaut kādā pasaulē, man tā liekas, ka tiek uzskatīts par laulību. Mūsdienu pasaulē, manā skatījumā vismaz, ļoti daudzi uzskata laulību par tādu kā līgumu. Ir divas puses. Laulībā viens kaut ko dod, un otrs kaut ko dod pretī. Viens kaut ko dod, otrs kaut ko dod pretī. Tas ir līgums. Bet man tā liekas, ka, ja mēs paskatāmies Bībelē, tad laulība patiesībā sakot ir derība, nevis līgums. Un derība ir tādā ziņā, ka tu nevis dod kaut ko un sagaidi pretī, vai tu arī kaut ko sagaidi no tā sava laulātā, ka viņš man tagad, uztaisīs vakariņas. Es esmu atnācis no darba, es gribu, lai uztaisa man vakariņas, un es sagaidu to, ka viņa tiešām to izdarīs. Bet tas ir arī jautājums par tādu pazemību, ka tu noliec savu ego malā, un tu spēr pirmo soli. Manā skatījumā tas ir pavisam kaut kas savādāks. Tas pasaulīgais skatījums, kas ir, kur mūsdienu pasaulē ir tas personības kults, kad viss grozas tikai par un ap mani, kā man kaut ko, kādu labumu iegūt un tā tālāk. Manā pieredzē tas laulībā nestrādā. Bet svarīgi ir tas, kad abiem ir, teiksim, kad
kad abi šajā laulībā ir nevis ar tādu attieksmi, kad gaida, kad otrs kaut ko baigi tagad man izdarīs, tāpēc, ka es esmu viņu apprecējis. Un, ja neizdara, tad es to līgumu ar laustu. Jā, apmēram. Es esmu ieguldījis, es tur pelnu lielo naudu mājās nesu un tā tālāk. Tāpēc tev tur, ir jādara tas vai šitais vai šis. Bet, kad abi šie laulātie ir viens otra priekšā, viņi ir, pazemībā. Jā, līgumiskais ir šis te moments, ka tu man esi tev, labāk tu vairāk man nekā es tev. Un tik līdz tā nenotiek, tad visu labu. Līgumu varam laust. Jā, vai ir kaut kas tāds, par ko jūs būtu gatavi vēl padalīties un ar ko ir tikts galā, ka tas bubulis ir uzvarēts? Kad mēs sākām savas attiecības, man tā liekas, ka tās attiecības vismaz mūsu izpratnē un mūsu tādā pieredzē ir tādas kā vieta, kur dziedināties, vieta, kas palīdz tās lietas saskatīt un kas palīdz kļūt par labāku cilvēku. Un, ja tu satiec to īsto cilvēku un esi kopā ar īsto cilvēku, kuru tev Dievs ir atradis, piemeklējis, iedevis, tad cilvēks ir spējīgs atteikties un izdarīt daudz dažādas lietas un atteikties no visa kā. Tas ir tas, kā tu skaties uz laulību. Jā. Ļoti spēcīga tā definīcija. Labi. Jūsu gadījumā? Mūsu gadījumā, protams, vairākas. Viena no atkarībām kaut kādām bija, man ir bijusi pirms aigas tusēšanās, alkohols, partija, šur tur arī narkotikas bišķi varbūt. Pēc iepazīšanās ar Aigu es sapratu, ka tas tā nevar turpināties. Ka man, ja es gribu būt kopā un gribu kvalitatīvi būt kopā, tad šis viss ir jāmet malā. Un viena no atkarībām man bija arī, es esmu tāds cilvēks, kurš, ja kaut ko dara, viņš dara tā pieķeras kaut kam, tam pieķeras tā pa īstam. Un viena no tādām manām pieķeršanām, kas bija, man bija datorspēļu atkarība. Protams, mēs sākām savu kopdzīvi un tā tālāk, es vēl biju atkarības varā, pa naktīm spēlēju savas spēlītes un tā tālāk. Pa dienām darbs, sieva, Aiga, piedzima bērni. Pirmā meita piedzima, nekas nemainījās. Es pat atceros, es savas spēlītes spēlēju. Bērns bija noguldīts uz klēpja. Man bija kaut kādi posmi, kad es reāli darbā sēdēju, nosēdu 8 stundas un ko neesmu izdarījis, jo visu dienu es nospēlēju spēles. Un tev jautājums ir, ka darbs nav izdarīts un tā tālāk, un tev līdzies pats sūdīgi, bet tev ir tāda atkarība. Tev velk tik vai tā tajā visā iekšā. Un manā skatījumā, to varbūt, es nezinu, kā to izjūt citi atkarīgie. Pirmām kārtām, es arī kaut kādā lūkšanā sapratu to, ka es tā nevaru un ka man tas ir jāpārstāj. Un tad bija tas jautājums arī par to, ka ja tu kaut ko noliec Kristus krusta priekšā un lūdz Dievu, lai viņš tevi no tā atbrīvo, tev ir kaut kas jāliek vietā. Šajā konkrētajā gadījumā tas, ko jo es esmu tāds cilvēks, kam ir nepieciešama kaut kāda tāda nodarbošanās, kurā viņš ir, teiksim tā, kaut kādā ziņā esmu uz tādām atkarību vērsts, un tad ir jautājums, kā es sevi ielieku tajā, kaut kur ielieku iekšā, kas man ļoti interesē, un kas man, protams, kurā es varu to savu enerģiju un savu pieķeršanos attīstīt. Un es
atbrīvojos no spēlēm, un man nekad vairs kopš tās dienas telefonā nav nevienas spēles, un datorā arī visas. Es apzinos to, ka es to nedrīkstu darīt, un es to vispār tam neskaros klāt. Bet tajā pašā laikā, toreiz, tajā mirklī, ko es ieliku tā vietā, es sāku mācīties spēlēt ģitāru. Un es biju tādā azartā iegājis, un tas bija tā. Bet no vienas puses var teikt, ka tā arī ir atkarība. Ja? Bet tā nav destruktīva. Bet tā nav destruktīva atkarība. Jautājums ir, kādā gultnē tu to atkarību ievirzi. Un, ir labi, tad, ja tu atbrīvojies no kaut kādas atkarības vai vēlies atbrīvoties no tās atkarības, tad to destruktīvo atkarību aizstāji ar kaut ko, kas tevi piepilda, kas tevi izglīto, kas tevi attīsta un kas dod labumu arī apkārtējiem. Man kaut kādā sajūta, ka tomēr tās krīzes, viņas visu mūžu būs. Man liekas, mēs varam kaut kādā, mēs pārvaram kaut kādas, bet visu laiku viņas būs kārdinājumi, krīzes, problēmas. Viņas beigsies tikai līdz ar šīs zemes dzīvi. Viņas, man liekas tā, kaut kas ir pārvarēts, kaut ko mēs vēl cīnāmies, kaut kas vēl priekšā, ko mēs vispār nezinām. Man liekas, viņas visu mūžu būs. Tev ir jāiziet tām krīzēm cauri un tev ir jāiemācās viņas risināt, jo teiksim, tu nevari vairāk, ja tu esi salauzājies, manā skatījumā, ja tu esi salauzājies Dievu priekšā, un tad tu esi atbildīgs arī tam ne tikai pret savu laulāto, bet tu esi atbildīgs Dievu priekšā. Ja tu esi, Dievs tev ir savedis kopā ne jau tāpēc, lai tu, es nezinu, savu ego celtu, viņš ir savedis kopā, jo caur varbūt to otro cilvēku, lai tev kaut ko parādītu, lai tevi mācītu, lai tu mainītos, jo varbūt, teiksim, tādas attiecības, kur nav nevienas krīzes un kur nav neviena strīda un tā tālāk. Es domāju, man ir prieks, ja tādas ir, bet vēl lielākoties varbūt tās ir tādas attiecības, kurā tie cilvēki nepieaug, kur viņi turpina ar savām problēmām dzīvot un viņas nerisina. Bet teiksim, jo laulības ir arī kaut kādā ziņā vieta, kur mēs esam satikuši to cilvēku, kura dēļ mēs esam gatavi mainīties un kuru mēs esam dēļ kura gatavi reāli sev pārkāpt pāri un pateikt, nē, šitā nevar, man ir jādara kaut kas labāk, un man ir no kaut kā sevi jāmaina, jo tas, ko mēs runājam arī sākumā, vai sievas var mainīt vīrus? Nē, nevar mainīt vīrus, tāpēc, ka ja tu esi nonācis laulībā un tu ceri, ka tu baigi izmainīsi savu vīru, tu smagi kļūdies. Jautājums ir vienkārši par to, ka ja mēs esam laulībā, esam patiesi viens otru mīlam un mums vienam otrs rūp, tad es šo mīlestību saņemot no tevis, ne tikai no tevis, bet arī perfektā gadījumā arī no Dieva, esmu gatavs pats mainīties. Ne jau tu mani maini, bet es spēru to soli. Bet tad, kad mēs noķeram šo atziņu, šo atklāsmi, ir vieta vēl strīdiem laulāto starpā? Jūs strīdaties, pasakiet godīgi? Protams. Mēs daudz strīdamies, diezgan strīdamies, jā. Ir. Bet ko jums nozīmē strīds? Tas nozīmē, ka vienkārši kaut kāda nesakritība, viedokļa nesakritība vienā jautājumā, un jūs vienkārši izdiskutējat to? Jā, vairāk tā, jā. Vienkārši kaut kādā intensīvā vai mazāk intensīvā veidā izdiskutējam un atrodam šo kompromisu. Jā, mēs diezgan strīdamies. Bet vajag izrunāt lietas. Jā, lai ir tīrs un skaidrs, un lai varam iet tālāk. Nekavējamies pie tā, nevis, ka tas kā tāds bubulis tur sēž. Zem paklāja. Jā, un viņš kaut kad tāpat iznāks ārā. Iznāks tomēr. Iznāk, jā. Labāk tad ceļam, runājam, izrunājam. Kuram no jums ir vieglāk strīdos? Mums kā abiem ir grūti. Abiem jums ir grūti? Nav tā, ka viens ir gatavs intensīvi diskutēt, kamēr otrs vai otra raud. Man ir problēmas tādas, ka man ir problēmas ar atvēršanos. Un Aiga citreiz gaida no manīm, kad es būšu ļoti atvērts un tā tālāk. Un tur baigi diskutēšu un tā tālāk. Un man visu laiku ir... Es domāju, ka visiem vīriešiem tā ir, kad sievietes ekspektē to, kad
tagad vīrieši teiks visu, ko viņi domā, viņi pateiks visu, kā ir, bla, bla, bla. Tad ir vieglāk mums. Nē, sievietes negrib dzirdēt to, kā ir. Viņas, tāpēc vīrieši man tā liekas, tas, kas man citreiz vienkārši iestājas tādi blackouti, kad it kā man tā liekas, ka visi vīrieši filtrē, ko viņi saka, kā viņi pasaka, kāpēc viņi pasaka un tā tālāk. Un man citreiz vienkārši tā problēma ir tāda, ka man ir iestājas kaut kādi blackouti un mēs vienkārši liekas, ka tev galva ir pilnīga tukša. Ai, ka kaut ko runāt, man vienkārši tas, zin kā, tā kā mērkaķis ar šitiem galvā. Bet patiesībā ir grūti, ja pa daudz sarunā, vai ne? Mēs gribam dzirdēt, un tad, kad mēs dzirdētu, mums tas bija pa daudz. Un tu saproti, tā ir baigi nopietnā lieta, bet man tur tas mērkaķis vietījās galvas podā. Tur ir kāds ir galvā. Es nespēju pieslēgties vienkārši. Tukšajā kastē un tikai viss. Piedodiet. Super. Bet ko mums sievām darīt, kad ir tas? Ko mums darīt? Es nezinu, vienkārši varbūt vienkārši jāpieliek punkts un jāļauj džekam, vīram bišku paiet malā, pārdomāt, sagremot, pārdomāt, kas notika, un tā tālāk man palīdz personīgi. Bet tā problēma ir tāda, ka sievietes negrib to šādi darīt, viņām vajag tagad atrisināt. Bet mums svarīgi laikam ir atpazīt, ka mēs atpazīstam, kad ir tā stadija, kad varbūt, kad tas ir normāli, ja vīram ir tas melnais caurums, tas nekā kastē, ja, ka viņš ir iekāps tajā nekas kastē. Ja? Tukšumā, ko tu dari? Man liekas, ka labāk tiešām ir, vislabāk ir pārstāt, bet tas nevienmēr izdodas. Tāpēc, ka vajag risināt tagad, un atbildi vajag. Izdekorēt. Jā, sakārtot. Man gribas, tāpēc, ka laika nav, rītdien jau jādara tas, mums jau jāiet tur, un tur mēs vairs nevarēsim strīdēties. Tāpēc mums tagad vajag atrisināt to. Toreiz labāk ir paiet malām, citreiz izdodas, un tad atgriezties pie tās, piemēram, viss mēs rītvakar pa šito atgriežamies, izdomāt to, kas tev jāsaka, vai ko savu viedokli noformulēt. Un tad mēs atgriežamies pie šīs sarunas. Nevienmēr tā izdodas. Jā. Kāds būtu tas jūsu novēlējums mums, kas mēs dzīvojam šeit Latvijā un skrienam, un reizēm kā vāveres ritenī skrienam, un mēs pat iespējams pat neesam nogaršojuši no tā miera un klusuma, ko jūs esat izbaudījuši? Man tā liekas, ka ļoti tāds laba lieta ir pāra lūkšana. Kad jūs vai nu rītā, vai nu dienu sākot, vai nu dienu beidzot, perfektā gadījumā var gan no rīta, gan vakarā, kad dienu sākot un dienu beidzot, vai vismaz vienu reizi dienā, jūs nākat kopā Dievu priekšā, esat kopā lūkšanā, aizlūdzat gan par savu ģimeni, gan par saviem bērniem, gan viens par otru, gan par šodienas, piemēram, aizvadītajiem notikumiem, gan arī par gaidāmajiem notikumiem. Galu galā izdarat arī varbūt sava krustvecāka vienu no lielākajiem pienākumiem, kas ir aizlūgt par saviem krustbērniem. Būt kopā Dievu priekšā un attiecībās, pārattiecībās ieaicināt arī Dievu iekšā. Paldies jums! Un lai Dievs svētī jūs arī turpmāk, un mūs, un Latvijas pārus, lai laimīgi līdz mūža galam. Līdz mūža galam. Paldies, ka jūs bijāt šajā sarunā. Paldies mūsu komandai, paldies mūsu operatoram Pēterim Tīsam, kurš šos projekta sarunas filmē, un paldies mūsu komandai, un paldies jums un citiem tādiem pāriem, kas ir gatavi stāstīt par savām ielajām un par to, kā arī var nonākt augšā un atrisināt paldies par jūsu misiju un ka jūs nākat un runājat par šādām tēmām un to darat publiski, lai citi, lai sasniegtu vēl vairāk tās auditorijas, kuri varbūt nav gluži baznīcā vai kaut kādās kristīgās kopienās, bet kad jūs nākat un kalpojat ar šo visu šādam skaistai lietai kā stiprām ģimenēm. Paldies jums!